Lai Ādmiņu iela nekad nav gatava. Ja viss būs gatavs, to viņi var nogrimt. Tāpēc vienmēr vajag kaut ko līdz galam nepadarīt, lai kā lai saka, tā kā Rīgu, lai nenogrimst. Uzņem tādu spāru un cilvēki tā kā tiešām daudz vairāk, kā lai saka, iekarst par šo visu. Ir jātusē šeit, tāpēc, ka šitā vieta vienkārši drīz būs beigta, un tev varēs visu aizmirst par šo vietu. Es ceru, ka tas turpināsies tas, ka ir brīva pieeja jebkuram jaunietim, kuram interesē mūzika vai punkroks vai metāls vai roks vai jebkas, ka viņam ir šausmīgi daudz resursu, kur uzkrāt šo informāciju un klausīties citas grupas un iespaidoties un rast vēlmi sevī pašam veidot grupas. Un tad Ādmiņa ir vienkārši laba vieta, kur viņš var spēlēt. Nu jā, Ādmiņu iela Isenis, nezinu, kā sākumā sākās viss tas, protams, ar industriāļiem, bet kad mēs vecāki ievācāmies, un arī tagad ir pilns ar mūziķiem, radošiem cilvēkiem, un tad, jā, ir tik daudz mēģinājumu telpu visu šo teritoriju, kad man tā liekas, nezinu, no šīm teritorijas grupām, kas šeit spēlē, mēģina un nāk, varētu, mierīgi 2 dienu festiņu uztaisīt, ka te ir pilns ar cilvēkiem un grupām, kas te darbojās. Un, jā, pārsvarā tā ir alternatīvā mūzika, punkroks. We have to remember it.
lūk telpu. Šī 2. gads pagājuši vasaru pabeidzām tieši uz Batras ģimeni, jo gribējās beidzot savu telpu. Pārsvarā mēs tā kā tesu runājām, un tad viņi stāvā taisījām, bet gribējās tomēr savu vietu, jo grupas brauc, un arī, aparāti ir, viss ir, un tad gribējās savu telpiņu uztaisīt. Agrāk te bija vienkārši noliktava, pilna ar mēsliem piekraut, un tad saņēmās, ievilka elektrību, izmēzām visu, uztaisījām skatu no paletēm, un viss notiekās. Nākošā dziesma ir grupas kontra covers. Ļoti senai dziesmai nosaukumu Puķinu bīta. Nē, es tāpat nezinu. Bet lai izglītos. Ļoti pravietiski. Zini kāds? Kontra. Grupa tāda, ne? Klasiskā Ko tradīcija. nopietni, kas jūs idiotes? Klasiskā tradīcija, dāvana no Batras. Ej mājās, Zovenīgs. Jā, kad mēs ievācāmies, nebija nekas. Tieši, kur mēs tagad, kur es jums stāstu šo, te bija pilnīgākā miskas. Te bija pilns pielādēts ar visādiem gružiem un atkritumiem un tā tālāk. Un mēs, principā, tā kā sataisījām mēģi telpu par kaut kādiem gadiem, nezinu, vairākiem, pamazām kaut ko darot. Un, tā kaut kā pamazām visu darot, kaut kas arī attīstījās. Kaut kā tas vienmēr tā paralēli noticis. Mēs vienu brīdi VFā mēģinājām, tur skateparks bija indoor, un
Tur mēs taisījām kaut kādus koncīšus, un vienmēr tas ir tā paralēli, ka grupas vienmēr, kas šeit brauc vai šeit spēlē vietējās, vienmēr kaut ko interesē, ka var kaut ko uztaisīt, tā kā kaut kāds pagrīdes pasākums, ja tā varētu teikt, un tad mums arī vienmēr tāda interese paralēli arī kaut ko taisīt, jo ļoti sen jau vienkārši taisam koncerts. Man bija gadi 14, 15. Man nelaida nekur iekšā, jo es biju mazgadīgs punks. Un vienīgais, kur man laida iekšā, bija Klang festivāls un Rotten Sound koncerti. Un Rotten Sound organizēja savus končus šajā ēkā, bet stāv zemāk. Un man nekad neprasīja ne doķis, neko. Es vienmēr ierados riktīgi laicīgi, ja nu gadījumā viņi tur vēl nav apsargu nolikuši pieejas vai kaut ko. Tā es sadraudzējos ar visiem tur un pagājuši tagad jau ir kaut kādi 11, 12 gadi. 12 laikam, jā. Nu, un tagad es te pats organizēju sen jau gadiem, jau ilgi, jau mājas 7 gadus, jau 6. Tā apmēram, tā es uzzināju par šo vietu. Reāli laba vieta. Latvijā nav šī tāda vieta vairāk. Šodien notiek 2 dienu festivāls, kurš notiek jau 2. gadu pēc kārtas, saucās Filthy Hangout. Es organizēju 4 gadus no vietas Punk Picnic. Man sastrīdējos ar to vietas īpašnieku, jo viņam nauda patika vairāk nekā respektēt cilvēks. Un tad es sāku organizēt pats savu festu, kurš vienkārši neatrodās brīvā dabā, bet atrodās iekštelpās. Sākumā viņš bija vagonu zālē. Vagonu zāle tā kā bija milzīga, ahujen krūta vieta, bet tur viena tantiņa pateica to, ka viņai nepatīk skaļums un to visu pagalmu izvāc ārā, un man tagad bija jāmeklē jauns spots, un tā, šeku reku noorganizēju šiten. Filthy Hangouts, 12 grupas, 3 valstis no Liepājas, Valmieras, Tamperes, Tallinas, Tartu, Rīgas grupas spēlē. Viss kaut kas no black metāla, no mellā metāla līdz kaut kādam stoner jazz. Mellais metāls, stoner jazz. Nāvs metāls arī ir, jā. Hardcore punks. Vispār šogad labs line-ups. Pagājuši gadu bija bišķi labāks line-ups, man liekas. Bet šogad diezgan liela pārsteiguma būs visādi.
ļoti patīk tās telpas, man patīk, cik lielas viņas ir, cik arī daudz cilvēku ielien, jo parasti koncertu vietās, tipiskajās baigi daudz nesalien. Man arī patīk pati ēka, tad diezgan veca, un personīgi tas ļoti patīk. Bet es nezinu, man liekas, citi cilvēki, kas domā, ka šitā vieta tāda tas vairāk, man liekas, ir cilvēkiem, kuri nav tieši scēnā un kuri neinteresējās par to underground subkultūru un tam līdzīgi, un viņiem varētu tas likties, ka šitā ir kaut kāda miskaste bez mazai, bet tā īsti nav, mēs padaram miskastu pa savu vietu, tā varētu teikt. Ir daudz, te vienmēr ir fantastiski koncerti, bet mīļākais koncerts pirmā reize, kad es strādāju par brīvprātīgo, kas bija nesen, 9. martā, šogad 2024. gadā. Es pirmo reizi kā brīvprātīgā oficiāli pieteicos un strādāju. Un tas koncerts bija, kur spēlēja, es neatceros koncertu nosaukumu, bet spēlēja Skone, spēlēja 3 grupas no Igaunijas, Skone, Dusentrup, Defekt. Tad spēlēja mūsu latviešu Defekts un spēlēja arī Pideri. Un man ļoti, ļoti patikās tā visa atmosfēra. Man tāda sajūta, ka es īstenībā piedalos šajā visā un ka man ir lielāka daļa šajā visā. Un es dabūju arī pieredzi fantastisku, es iepazinos ar fantastiskiem cilvēkiem, ar tiem visiem darba devējiem un tie, kas, ne darba devējiem, tā nevar īsti teikt, bet ar tiem cilvēkiem, kas vairāk iesaistās to pasākumu organizēšanā un tam līdzīgi, es iepazinos ar viņiem vairāk un iepazinos arī ar ļoti foršiem igauņiem, un es negribu tagad sākt runāt 15 minūtes par igauņiem, bet igauņi ir fantastiski, tas ir viss, ko es varu pateikt. Un jā, tie džeki, kas bija atbraukuši todien no Igaunijas, forši. Un pēc tam mēs visi, pēc tā koncerta, man arī ļoti patikās, ka mēs aizgājām uz afterīti, uz Zebru. Tā arī bija pirmā reize, kad es uz tādu, kārtīgu afterīti aizēju, un tīpaši ar tādiem cilvēkiem. Bija vispār ļoti forša atmosfēra, tāpēc arī tas man ļoti palika prātā, tas koncerts. Slinkums. Vadāt visur aparātus, un tas ir smagi, grūti nest lejā no 4. stāva, nest augšā, ka izdomāju, ka varētu uz vietas to visu darīt. Un ir ērti, tepat no blakus telpas visu atnes, uzkrāmē, nospēlē konts, atnes visu atpakaļ. Nav nekur nekas jāved. Un bieži vien kaut kur dažās vietās, kur rīko koncertu, nekā nav pa lielam. Un nākas vest visu savējo, lai būtu daudz maz kaut kāds līmenis. Notika koncerti 2 atsevišķās telpās paralēli un bija iespēja iet no koncerta uz koncertu bez apstājas. Man šķiet diezgan stilīgs tāds festivāla veida izkārtojums, bet mazā telpā, šeit pat. Un tas bija diezgan krūti un bija viss ļoti satumšināts un spilgtas gaismas saliktas, ļoti labi gaismotāji. Tas bija tāds fenomenāls pasākums, manuprāt. Krūtākais tas ir, kā es saku visu laiku, ka ir tas
mūsu alternatīvai scēnai ir pieejama Depo un Republika, kas ir vienmēr vienādi, bet Ādmiņi sniedz to dažādību ar to, ka ir plašāks telpas un var daudz vairāk izklaidēties ar gan instalācijām, scenogrāfiju, pasākumu izvietojumu, daudz lielāks kaut kāds radošais plašums un potenciāls. Starp citu, jā, šī ir grupa Zaķis, un ja kādai būs seks ar mani, tas jau būs grupēta seks. Es nepiedalos. Jā. Viņš filmēs. Pizdzēt, tas ir pizdzēts. Tādzies. Ļoti sarežģīta konstrukcija, vai pauzīta. Tas ir pizdzēts. Tā kā tevi pasūta tirts, tas nav vēl pizdzēts. Tā kā tev nav kur iet, tas arī nav pizdzēts. Bet tā kā tu esi atradis vietu, tas galīgi nav pizdzēts. Bet tā kā pods ir pilns, bet vēl gribas dirst. Es atceros, bija hardcore punk konči, tikai citās telpās, kuras es apmeklēju. Es aizmirsu, kas te bija pa konči. Es atceros, bija Beyond Borders, tur mēģināju, un tad es tur arī gāju skatīties uz viņu koncertus. Un tad mēs nodibinājām grupu Bikes Against the Machine, kur mums bija mēģu telpa un pirmie koncerti. Un tad notinājāmies prom no tās mēģu telpas un bija citur. Tāda pirmā pieredze par Ādmeņu ielu. Nav pizdzēts. Taču visu izdarīt ar roku, tas arī nav pizdzēts, bet tad, kad roka saka nē, vot tad ir pizdzēts. Tas ir pizdzēts. Tas ir pizdzēts. Tas ir pizdzēts. Tas ir pizdzēts. Jā, šī vieta ir ļoti laba, un te ir
daudz grupas ir radušās tieši no šīs vietas. Un bez maz vai leģendāri. Tas tev nav Tallinas pagalms, kur nāk visi izkliedēties un tikai baudīt un patērēt. Arī cilvēki iegulda darbu, laiku, lai kaut kas notiktos un vērst citiem to kultūru. Tā kā DIY kultūru prezentēt. Un, bija kāda brīdi, kad jaunā paudze nebija tādas, viņiem neinteresēja vai nezinu, kur viņi bija. Mājās sēdēja, nekur nenāca, bet tagad arī jaunieši nāk un atbalsta un grupas jaunas veido un nāk uz pasākumiem un daudz nāk un paši arī kaut ko mēģina taisīt. Un tas ir apsveicami, nebūtu šādas vietas, nezinu, kas to pavelk, jo es neatbalstu ne tādus klubus ar apsardzēm un bāriem, kur aliņš maksā piečuku. Tomēr šai mūzikai vajag šādās vietās būt un dzimt un dzīvoties, manuprāt. Un tas ir ļoti labi, ka mums ir šāda vieta, kur mēs varam izpausties un satikties un darboties kopā. Veterinārās klīnikas gribētājiem nedrīkst atdot suņus bez paskaidrojuma, vai viņš ir sterilizēts vai nav. Tas ir tas elementāri, tā kā divas pirkstas aplīst. Divas. Paldies iepriekšējām grupām, Iekod un Vēma. Lai gan viņi varēja atsākt bišku skābekli priekš mums.
Mēs vispār šeit sākām spēlēt 2006. gadā. Nu, ne šeit, bet vienu māju tālāk. Un tā kā šī vispār ir tāda ēka ar lielu vēsturi, te ir entās mēģu telpas, nu jau 3 skatuves. Un šī ir viena no tādām vietām, kas ir tāda patiesa Latvijas metāla underground kultūras vieta. Ne tikai metāla, īstenībā arī panka, arī hācīts te ir. Un tā kā manuprāt, šī vietai ir ļoti liela nozīme Latvijas alternatīvās mūzikas kultūrā. Un kāds bija koncerts? Koncerts bija baigi traks. Visi slapši, visi slapji, cilvēki slapji. Mēs kārtīgi patusējām, kārtīgi izdancojāmies. Un, es domāju, ka cilvēki labi pavadīja laiku un bija baigi forši. Bija reāli labs. Grainiņš for life.